Bet to es tev gribēju pajautāt par klubu dzīvi. Tu ļoti labi zini, kas tur notiek un kā tur notiek. Un, tu pārzini vienkārši to vidi. Vai tev ir kāds novērojums? Šausmas. Ārprāts. Briesmīgi. Jā? Reāli briesmīgi. Tas, kas mūsdienās ir krāpšana, tas vispār kaut kas nesaprotams. Jo kā es esmu... Man ir tā jau retā lieta mūsdienās, ka man abi vecāki ir kopā. Un, tas man liek ticēt kaut kādā ziņā mīlestībai. Un vienkārši redzot tās visas sociālo tīklu pārīšas, kur ir tik ļoti kā es tevi mīlu un vispār. Un tad tu redzi naktī klubā sadzērušos to džeku, laižot ar citu meiteni. Tāds, kāpēc jums ir jābūt kopā vispār? Kur ir tā ideja no attiecībām? Jo vienkārši, lai saprastu to ideju, kāpēc man nav attiecības, jo es neuzskatu attiecības par tādām lietām, ko, tagad 2 mēneši man būs attiecības, vai ne? Un tad man viņas nebūs. Ja es sajēju attiecībās, tad es uzskatu par to, ka tas cilvēks man varētu būt uz dzīvi. Man nav tādu, kāpēc, lai 3 mēnešus tagad, ir augstā ziemas sezona, vai ne? Jā. Tā kā meitenes tik daudz ārā nestaigās svākos, varbūt es paņemšu vienu skaistu un man pietiks uz 3 mēnešiem. Es vienkārši esmu tāds cilvēks, kam attiecības liekas, ka viņām ir jābūt uz dzīvi. Un tas, kas notiek klubos, un tas ir briesmīgi. Reāli briesmīgi. Un visu laiku arī... Un tas no abām pusēm, ne tikai no džekiem, arī no meitenēm, kamēr tu gaidi lojāli savu dāmu mājās, tikmēr viņa vienkārši būs tā pašai vaļā, vai ne?